Un hei, te neviens cits kā KTV jau Kristaps. Es esmu sveicināts atpakaļ videoklipā. Zinu, biju pazudis, jo esmu laukos. Jā, esmu savu parādīt, jā. Esmu laukos, mazā ciematiņā, atpūšos, čiloju. Bet jā, ne par to ir stāsts. Palasīju jūsu idejas, jūsu komentāri, kas vienākā no citu tiešraides palasu līdz. Jā, to, ka es neesmu čatā, es jūs novēroju, jā, es īju. Es jūs visus novēroju, redzu, klausos uzmanīgi, ko saku, nē. Bet, jā. Kāpēc veco tavu filmā vaudas, soju, ka mainīsies grafiks, šis te video, tas bitrēns, jeb 720p būs 4p, jo filma no veco A20, jo vecais telefons bišķi krēk, nu, tu, ko es visu laiku filmēju, nu, tev kā arī krēko. Čil. Bet jā, ne par to es stāstīju, par to, es esmu bišķi nervos palicis ar to, ka ir daudz darba, nav laika uzfilmēt, ne jums nekāda materiāla, bet tie, kas skatās tieši, jā, es pārņemu novus gameplay, jeb, jā, uz galdspēli, sāku spēlēt novus, sāku kustināt bišķi vairāk smadzenes, daros tādas lietas, kas iet projektē uz YouTube, bet visi tie samontētie videoklipi, kas man bija skaļas safilmēt, jau bija līdz pāris aizpagājušajā nedēļā, kas viss sagatavots, ir viss safilmēts, ir jau YouTube iekšā, bet kā privāts, kādēļ, kad šobrīd ir tāda lieta, kad vairākam šizratām, ko es esmu salīdzis, ir vēl ienācis papildu idejas uz priekšu. Tā ir ziņa, es neko neizlaidīšu, ļoti atvainojos, mana vaina, bet es mainīšos, centīšos. Es gribu ātrāk visu izdarīt, lai es punktu A līdz I nolieku visus savus vajadzīgus fragmentus, vai kuri nobeigums, un te var sākt laist ārā. Par nākamo sižets, kas ir, ko es bez stāstīt, ir tāda lieta, kad ir sliktās ziņas, labas ziņas, sliktās ziņas, nē, es nepametu YouTube, ir sliktās ziņas to, kad laika nav. Kaut tik tā man bija 5 dienas brīvdienas, man tāpat nav laika vispār uzfilmēt, jo nenāk pēkšņi ideja, bet tas, kas man iet uz priekšu, kas ir epizodes, tām idejas ir, bet šobrīd kaut kādu vēl uzfilmēt priekš jums šādu tipu runāšanu videoklipu, man vienkārši ideju nav, es ļoti atvēs, es nevaru sagatavoties pilnīgi visam. Jā, šis arī tā vienkārši tā noliek puļķi uz galdu un noliek statīvu un sāk runāt, jā, tā es te filmēju. Ārā ir patīkams laiks, foršs, silts. Un, jā, gaidu ar ziemu, ka nāks, lai vairāk tiešāds var taisīt YouTube, kā es solīju. Ļoti atvainojos, es esmu atpakaļ, bet, jā, ir tā lieta, ka es esmu saplānojis ļoti daudz saucamie tie labdari projekti, bet viņi būs ar labdari projekti, un plus ar negatīvi esam uztaisīts, bet tie arī būs, bet esot pie to tieši to tentu, šobrīd rakstu scenārijas, tekstu, idejas, doma galvā. Es saku, nav aizmirs, es cenšos daros, ļoti atceros, ka tik reti videoklipi, bet jā, es palasīju jūs arī no pēdējo videoklipu, man liekas, bija par tām kosmēdīkām un attiecībām, kas bija domas. Es pateicu savus domas, fuck shit, tāds es esmu, bet jā, mans mērķis, ar kuru mērķi es tā gribu ar visiem izspriest, pateikt, varu droši parēkt, mani galīgi, ko jūs tur rēcat vai diršat. Bet jā, ideja ir tāda, kad es ar nākamo mēnesi sāku atmest nikotīnu vielas. Jā, es atmetu nikotīnu vietas, cigaretes, veipis, saltiņi, visu šitos es vienkārši atmetu. Jā, kādreiz jābūt spēkam atmest. Jo pareiķinot ar mēnešu liekiet izšķēdējumu, ja liek nav tēriņi, tas ir cigaretes, es iztēru mēnesi vairāk nekā 300 plusa eiro. Es šobrīd negribu precīzēt skaits, bet šitā pati rēķina tā maksā 4,25 un kāds maksā 3,70 kaut ko, ka es vēl pirku. Tā rēķina katreiz cena aug, ceļas un nauda iet liederīgi prom. Otrs, ko es vēlos atteikt, jā, jūs tā dzirdēsiet sāpēt tēmu, kas jums vajag interesē manam YouTube, tas ir Drunk Stream,
ja, es varu sākt to runāt, es arī ar nākamo mēnesi mēģināšu vēl mazāk lietot alkoholu devu, ja īsti sakot, līdz jaunam gadam ir plāns vispār atmest un pārsties tikai uz bezalkoholiskiem aliņiem, kas ir viskijs bezalkoholisks, uz tiem es sāku pa lēna pievirzies tam mērķiem. Es ir bišķi savu dzīvi uzlabot pozitīvāk, es vēlos dzīvi, vai nav jāpieceļas no rītiem un domāt, ko lai es šodien daru, kāpēc šodien tāda diena, es labāk iet vēl pagulēt. Vai liederīgi nav iet gulēt, vienkārši es liederīgi izbaudīju brīvo dabu skatu paplašinājumu, kas mūsu valstī, Latvijas tēvzemē, ir pieejams, un to es arī vēlos šobrīd izbaudīt, redzētu, apskatīt, kā jau var teikt, arī aptaustīt. Jo nedažas lietas, piemēram, skulptūras, kas ir, pat neatceros tā, kurā vietā bija, var aptaustīt. Es varu aizbraukt uz Aglonu baznīcu, ja es vēlos aizbraukt uz Aglonu baznīcu, aptaustīt, kā tā pamats stāv, kā viņš vizuāli izskatās, jo tās ir lietas, ko es vēlos. Un es tagad nākotnē arī aizbraukt uz šo Černobiļu, uz Sibīriju. Man ir saplānā plāni, bet tam visam ir ļoti, ļoti daudz darba, daudz saņemšanās, daudz izstēles, izdomas, pirms es eju uz soli uz priekšu. Tā ir tā lieta. Nākamais, ko es vēlos pateikt, ir par YouTube karjeru, TikTok karjeras, Instagram karjeru. Būs tā, kā būs, es liks publiski biežāk, kā jūs redzat, TikTok karjeru man iznāca starp jaunos video šodien. Pagājis kaut kāds, 2 mēneši, kas izlaid pēdējo. Man nav laiks, kā jūs redzat. TikTok laivu savās netaisīgi bieži, ne Instagram taisa laivu, pilnīgi nekur. Es iet sev iekšā, es izbaustu dzīvi tas, kas man ir dots, nevis izniekot dzīvi tā, ka tā dzīve vispār nav bijis. Jo runāju par tēmām, tas sāks ar to, ka, piemēram, skatos no globāli, jā, cilvēki, kas dzer, piemēram, šodien jāiedzer, rītei pokars, tas ir atlāpīšana, un pēc atlāpīšana, ka tā vairs nav viennieka, bet tā jau var 3-nieki, 5-nieki, pat nedēļa, pat līdz mēnešam, kamēr var citi cilvēki pat pazaudē dzīvesvietu, pazaudē darbu, pazaudē ģimeni, pazaudē naudu, un beigas paliek tur, kur viņi paliek. Jā, tie, rupjā saka, kas ir ielas bomži, nav vainīgi tikai viņi, arī apstākļi, ko ir devusi šī tēvzemē valsts, plus arī paši arī viņi vainīgi, ka viņi sāk lietot daži lieto narkotikas, daži lieto alkoholu, pat no alkohola aiziet pat līdz šim trakajiem smaržām, odekoloniem. Nu, redz, ka cilvēki nogājuši tik zem. Tāpēc cilvēki, mums nav jāapmirst cilvēki, kam ir grūti ir bijis, ir grūtaši dzīvē, izējot ārā no tematisko punktu, sāk jau pagudu runāt, ka, ja cilvēki uz ielas bomži, kā saka jūs, ja cilvēki, kuram nav ne mājas, nekā, jūs varat paiet garām, pasmējieties, ko es esmu ļoti daudz ievērus, stop dop, fuck you, sāc cilvēks, kas vienkārši viņam redzēt. Viņi arī cilvēki. Iztēlojieties, jā, jūs tādu visu iet smējies cilvēkam garām, jūs pa viņiem ņirgājieties. Nu, nesaku pa visiem, bet ir daži eksemplāri, un joprojām man te ir heiteriši tie paši, kas ar tādu paši ir. Ņirgājies, apceļat. Jūs padomājiet tādu, kas ir, es varu tieši jauniešiem, pēc tam uz citu cilvēku tēmāties, uz jauniešiem. Jūs sevi redzat pēc 20-30 gadu dzīvi uz priekšu. Jūs to neredzat. Varbūt jūs būs no tiem, kas tur sēdas. Jo ir tāds teiciens, dots deviem atdodas. Un Dievam nepatīk, kad jūs apsmējat cilvēku, kurš ir čuč zemāks par jums, man būs kritisks par zemāku par jums, bet nevar apsmiet, jo tas kādreiz nāks jums atpakaļ. Un to jūs pēc tam nošķērs tajā brīdī, ka jums vairāk nekā nebūs. Un tad jūs sāks aizdomāties, kur bija jūsu kļūda, kur bija jūsu vaina. Un vaina bija tā, kā jūs kādreiz, kas bija mazāk, apsmējat cilvēks, kas dzīvoja uz ielas. Otrs, arī te nav tikai uz jauniešiem, arī
ir tiem, kam ir 40, 60 gadi, cilvēki, kur tēlo lielos cilvēkus, arī tie par tiem paņirgās. Bet es ar tevs cilvēks arī esmu bieži sastaps, bieži redzējis kaut ko pa ielu, un kur es beigās viņu pamanu, tāpat es kā viņi, sēžu uz ielas un grabinu kapeici pie baznīciņa. Nu, cilvēki mīļa, dodzējiem atdos vienmēr, tāpēc bišķi jāizdomā, ko jūs darāt. Tas ir viens, es zinu, ka šis videoklips ir putrā teksts runāšana, bet es visu apsvērstu vienā teikumā. Vienā idejā, kamēr nav visu aizmirst. Jo es neteicu speciāli videoklipu par kaut kādu tēmu, kur būs 3 minūšu garas, kur nav 3 minūšu gara videoklipa, vai es uzsēšu garāku video, un kam pirms miedziem var ko paskatīties. Nākamais. Par cilvēkiem, kas ir, pat nezinu, kā jums paskaidrot tagad, vai ar to tēmu slēgs vai neslēgs, es nezinu. Īsāk sakot, cilvēki, kas ir heiterīši, kas, man ir pat viens zināms YouTubers, kurus es skatos, un uzrakst arī komentārs tā, kā man kādas rakstīja, viņš var to sāk piņēt, sāks to tas cilvēks, personīgi bija kāds mans heiters, ļoti liels heiters, jūs pat nevar iedomāties, bet tajā brīdī, kad viņš uzsāka savu YouTube karjeru, ka es iet iekšā, un ka es apceļu viņu zemāk pa punktu I, tad viņš sāk bimbāt, jo kur bija tā laiki, kad šo padirst cilvēki, kas bija kārs YouTube, un tā pats mēģina iet YouTube karjeru, un pilnīgi dirsā. What the fuck? Bet jā, arī par visām, kas vēl, ko es vēl gribu pat stāstīt. Šī mēneša notiekumi tik daudz nākuši klāja jaunums un viss tā garā. Patiecībā es visu izstāstījis laikam. Patiecībā videoklipu uzfilmēju. Tā kā laikam pa visam, pa lielam viss. Bet jā, ko es vēl gribēju pateikt. Pats video beigas. Jā, 12 minūtu video materiāls. Fuck shit. Bet ko es vēlos ļoti pateikt. Pilnīgi visi, kas šito video skatās. Es ļoti no sirds atvainojos visiem cilvēkiem, kuram, visiem, kam es esmu kaut ko sliktu pateicis. Es ļoti no sirds atvainojos par to. Es atvainojos tādam ģimenam, kuras ļoti aizskārā ģimeni. Es ļoti atvainojos no sirds. Tas kādreiz bija, kā es saku, jauns un dumšs. Bet pieaug jau tuvāk 30, 40, 50, smadzenes sāk attīstīties, sāk jau domāt pareizi un atrast pareizo vietu, kur esi tu. Ja es šobrīd sakot. Bet jā, jebkurā gadījumā es ļoti atvainojos visiem cilvēkiem, ko skaidrs uzdirs, nodirsis, aplamājis, tādus baigu lielu džeku. Ļoti atvainojos, pēc tā. Tajos laikus es biju jauns un dumšs. Tā kā no sirds atvainojos, ceru, ka jūs par to nedusmosiet. Visas, kas bija YouTube laikos pa visādiem sūdiem, viss ir bijis mana vaina. Jā, kā saka, no kļūdām mācies vai neatgriezties tie, bet šeit atgriežas tādas žlavu, kas nav saistīts ar YouTube, bet ar privāto dzīvi. Jā, atgriežas atpakaļ, nāk to pašu kļūdu uztais, bet jebkurā gadījumā es uzies uz pareizu pozitīvo notu to, kad vēlējos visiem atvainoties un tiksimies drīz jaunajos videoklipos un neaizmirsiet abonēt kanālu, lai ātrāk mēs tiekam pie 1K subscriber, lai taisam jau tiešāds jau tuvākajā laikā. Un tiekamies nākušajā reizē, ja kādam kaut kāda idejas pa video filmēšanas vai kaut kas droši atstājiet komentāros, jo es jūsu komentāru katru izlasu, pārlasu un tajā secinu, ko es arī filmēju. Var droši pamot saviem idejām, jo vairāk idejas, jo labāk, jo vairāk idejas no jūsu puses, jo biežāk arī videoklipi. Te bija neviens cits kā Kristaps, rozajā debesis klājā, un tiekamies uz nākušajā reizē, lai mums izdevuši šītas diena, vakars, kā kuram, kurš šobrīd skatās šo video materiālu, un tiksimies uz nākušajā reizē. Te bija neviens cits kā Kristaps Neimanis, un tiksimies jau kādreiz, jau nākušajā videoklipi. Kad? Gaidīsim, kad būs man jaunais videoklips. Čau!